Tā, fragranīta izliet. Kā viņā dabūt caurumus. Es parādīšu divus veidus. Vienu ar sišanu, vienu ar urbšanu. Pirmo ar sišanu. Sišana pavisam vienkārši. Kas vajadzīgs? Vajadzīgs jums ir dornītis un āmurs. Otrais, ar roku patalstiet, vai šis te iefrēzējums apakšā ir tādā pašā vietā, kur ir zaļā uzlīme augšā. Zaļā vai dzeltenā dažādi. Tad, ja viņi sakrīt, tad citiet pa zaļo uzlīmi. Vienkārši ņemiet un sākiet ar mazāku sitienu, un pēc tam turpiniet ar lielāku. Lūk, apakšā šis te gabals ir izsists ārā. Un tālāk jau var turpināt mazliet piekuriģēt maliņas. Kamēr dabūn smuku pietiekam lielu caurumu, kurā, tas kādu laiciņu paņem, kamēr dabūn pietiekam lielu caurumu, lai šeit ieliktu krānu. Ja. To mēs tagad nedarīsim līdz galam, bet otrs variants ir, kā izurbt. Otrā pusē izurbt caurumu ar urbšanu. Tieši tam vajadzīgs ir 35 mm urbis ar dimanta klājumu. Jā, tas ir apmēram šāds te. Viņi mēdz būt dažādi. Ja viņi bez centra, tad noteikti urbi no otras puses. Ieliekam viņu urbī. Vislabākais paņemt kādu gabaliņu apakšā, pieturēt, turiet apakšā un ievietojot no augšpuses. Un vienkārši kas ir svarīgi? Svarīgi ir nelikt ļoti liels apgrieziens, jo tad dimanta urbis ātri paliks neass. Caurums ir gatavs. Ideāls taisns caurums. Lūk, gan vienā, gan otrā veidā caurumi ir. Vienkārši šim te caurumam vairāk nāksies piestrādāt ar āmuru, lai atsistu visas maliņas un lai viņi dabūtu apaļu un lai krāns līst iekšā. Tā arī to dara.